Sākam. Labdien, labvakar. Prieks, ka esat noziedojuši savu piekdienas vakaru, gan jau pēc darba nedēļas. Smagas un grūtas un 6 vakarā atnākuši uz medicīnas vēsturi muzejus klausīties. Vien lielā mērā par dzīvniekiem un lielā mērā tieši tikai par grauzējiem, bet arī par cilvēku izturēšanos vien pret otru, par dzīvniekiem, cik ētiski tāda bijusi, cik ētiski tāda šodien. Un kā tā varētu attīstīties tālāk, vai tā mainīsies vai nemainīsies, un kādi ir centieni uzlabot gan mūsu pašu labsajūtu uz dzīvnieku rēķina, un tieši tāpēc arī pašu dzīvnieku labsajūtu pētījumu laikā, kur viņi tiek izmantoti. Bet pirms mēs sākam runāt par dzīvniekiem, mazliet par dzīvnieku, un tātad pirmsākumu izmantošu pavisam īsi medicīnas vēstures muzejs, vajag mazliet par vēsturi, par to, kā dzīvnieki tiek izmantoti senatnē un tiek izmantot apmēram jau 2400 gadus. Pirmie novērojumi arī skaitās pētniecība, teiksim, kā dzīvnieki uzvedās apēdot noteiktas lapas vai apēdot noteiktus augus, bija jau, kā teiksim, Ķīnā, Indijā, Romas impērijā, un ar šādiem medikamentiem, kas ir pacitaksels un vigristīns, kas ir ķīmijterapijas medikamenti, kas tiek izmantoti audzēju ārstēšanās. Tās ir vecas, kā tiek ķīmijterapijas pazīstams jau no 50. gadiem, un arī morfijs, kas tiek izmantots kā apsāpināšanas līdzeklis, un arī atiminizīns, kurš joprojām tiek izmantots malārijas ārstēšanā, un kura, teiksim, tirgusvērtība, nemaldos, ir atkarīga no viņa, kā teikt, cilmes auga ražas. Ja ir slikts laiks Ķīnā, tad atiminizīna parasti cenas tirgu pieaug. Ja ir labs laiks, tad viņas krītās. Tepat arī muzejā ir aplūkojami Demihovas suņi, kas ir viens no padomlaika fizioloģijas un cirkulācijas pētījumiem, kur vienam sunim tika uzstādīta implantēta otra suņa, kā tiek kakls un galva. Tepat ir mulāža, nemaldos, muzejā apskatāma. Pētījums, kā teikt, novērošos suņus. Suņi, protams, nodzīvoja dažas dienas un augstākais varbūt mēnesi, bet, protams, tajā laikā nedomāja īsti par to, kā šie dzīvnieki jūtās, kā jūtās suns ar divām galvām, kas notiek uz suni, kuram galva tiek noņemta, un kādas ir, teiksim, kādas viņu izjūtas vai sāpes vai komforts tajā laikā, ka viņam ir divas galvas, kamēr viņam ir imūnreakcija uz šo otro galvu, un kamēr viņš mēnešu laikā nomirst. Kas notiek, un vai tajā brīdī par to kāds domāja, vai tajā brīdī tas bija, kā teikt, uzskatāms kā fizioloģisko pētījumu sasniegums. Tobrīd par to neviens neuztraucās. Vispirms jau mēs, kā teikt, kā paši cilvēki, paši par sevi pārāk neuztraucāmies laikā. Un pirmie izmēģinājumi ar vielām vai arī ar mikroorganismiem jau ir, kā teikt, saskatāmi vēsturē, kad sākās pirmie izmēģinājumi ar bioloģiskiem ieročiem, tā saucamie. Pirmie, zinām, 1347. gadā, kad caur aizsargumūriem tiek mesti pāri Krimas pussalā līķi, kas ir inficēti ar mēri, lai, principā, jau pirms uzbrukot varētu tikt galā ar savu pretinieku. Vai arī mazliet cietsirdīgāki, kļūtu pat cietsirdīgāki, Britu koloniālā laika, negribu teikt incidenti, bet diezgan mērķtiecības darbības, lai viesmīlīgos indiāņus aplaist ar bakām. Kā teikt, viņiem nebija bara imunitātes pret baku vīrusu, līdz ar to uzdāvinot no baku klīnikas paņemtas sedziņas, viņi tiek inficēti un inficē savus bērnus un savus tuvākos un nomirst pirms vispār viņi tiek apkaroti. Tāpēc nevērība varbūt nav jau tik daudz runa par nevērību pret dzīvniekiem. Vispirmām kārtām jau nevērība pašiem pret sevi, izmantojot masu bioloģiskos ieročus, lai apkarotu, kas ir cietsirdīgi. Pirms mēs sākam runāt to vairāk, kā dzīvnieki tiek izmantot klīniskajā pētniecībā, mazliet varbūt vairāk ir vērts pievērsties pašai klīniskajai pētniecībai, ja tās trūkumam. Un, kā teikt, šie incidenti par zāļu neregulētu izpēti un zāļu neregulētu tirdzniecību pagājušajā gadsimtā, šie bija pat pamati, kāpēc vispār tika izveidot klīnisko pētījumu regulējumu, kāpēc tika izveidot vispār zāļu tirdzniecības regulējumu. Un tikai pēc tam tā medikamentu testēšana uz dzīvniekiem sākās tikai tad. Pirms tam bija vairāk pētniecība par fizioloģiju, par orgāniem, par insulīnu, par kā teikt, pašu ķermeņa uzbūvi un reakcijām uz noteiktām darbībām. Bet medikamentus kā tādus mūsdienu izpratnē, pētnieciskā izpratnē, sāk izmantot dzīvniekiem, sāk izmantot pēc cilvēkiem. Un pirms mēs sākam runāt to vairāk, kā dzīvnieki tiek izmantot klīniskajā pētniecībā, mazliet varbūt vairāk ir vērts pievērsties pašai klīniskajai pētniecībai, ja tās trūkumam. Un, kā teikt, šie incidenti par zāļu neregulētu izpēti un zāļu neregulētu tirdzniecību
pagājušajā gadsimtā. Šie bija pat pamati, kāpēc vispār tika izveidot klīnisko pētījumu regulējumi, kāpēc tika izveidot vispār zāļu tirdzniecības regulējumi. Un tikai pēc tam tā medikamentu testēšana uz dzīvniekiem sākās tikai tad. Pirms tam bija vairāk pētniecība par fizioloģiju, par orgāniem, par insulīnu, par pašu ķermeņa uzbūvi un reakcijām uz noteiktām darbībām. Bet medikamentus kā tādus mūsdienu izpratnē, pētnieciskā izpratnē, sāk izmantot dzīvniekiem, sāk izmantot pēc cilvēkiem. Tātad šis ir, es kā teikt, vēlos padomāt par 3 variantiem, par trīs incidentiem, kas ir gan ilguši vairākas desmitgades. Un tas nav vienīgais, šie nav vienīgie, ir vairāki citi, bet pirmais ir varbūt ne tik daudz par medicīnas izpēti, bet par attieksmi vienu pret otru. Ka ja kāds uzskata citus pat zemāk par sevi, tad viņam varbūt nav iekšēji pretenzija pētīt slimības vai pētīt izraisīt nāvi un ciešanas citam cilvēkam, tikai tāpēc, ka viņš izskata, ka otrs ir zemāks. Tātad šis ir tas saucamais Tuskegee pētījums, kas noticinājās ASV, Alabamas štatā, Tuskegee ciemā no 1932. gada līdz 1974. gadam, kad pētnieki, kas apciemo šo ciemu, saskārās ar jauniem melnādainiem vīriešiem, kuriem bija sifilis. Viņi, kā teikt, tobrīd tajā laikā, 30 gados pēc sifilis, pirms bija zināms, ka strādā penicilīns, ka antibiotikas ir, bet viņas nav plaši pieejamas. Līdz ar to cilvēkiem, kam bija sifilis, bija pieejamas citas ārstēšanas metodas, kas bieži vien bija sāpīgākas un arī nevienmēr efektīvas. Taču sākot ar 1947. gadu, penicilīns bija, kā teikt, piemērota ārstēšanas metode, bija plašāk pieejams, bija plašāk zināms un ārstēšana bija pieejama. Taču ārstēšana šiem cilvēkiem netika piedāvāta. Izmantoja to, ka viņiem lielākoties ir zema lasīt prasme, zems izglītības līmenis, un viņi paši, kā teikt, nespēja iegūt un apstrādāt informāciju, cik tik viegli, kā varbūt pilsētu iedzīvotājiem, baltādāniekam bija lielāka izglītības un lielāka materiāla pieejamība. Līdz ar to 40 gadu garumā šie cilvēki cieta no sifilisa. Kā teikt, oficiāli tikai 10 gadījumos nāvi izraisīja pats sifilists, bet virs 100 cilvēku, vismaz, kas bija tieši iesaistīti šajā pētījumā, neskaitot varbūt paši arī kontrolgrupu, arī kur paralēli bija blakus šiem pētījumiem, cilvēki nomira no sifilisa saistītām komplikācijām. Tas, kas nav uzskaitīts un tas, kas nav izprasts līdz mūsdienām, ir tas, cik daudz šie vīrieši tālāk inficēja savus, kā teikt, partneris, sievietes, cik daudz piedzima bērni ar sifilisu. Tas noteikti nav apzināts. Un es par šo pētījumu biju dzirdējis jau sen, bet gatavoties, kā teikt, šim saturam šai prezentācijai nodarbībai, es, kā teikt, painteresējos veikt kādas atskaņas, kas ir mūsdienās. Un tieši Covid pētījumu laikā Tuskegee un vispār Alabamas štatā ir diezgan liela pretestība vakcinēties, tāpēc, ka cilvēkiem ir priekšstats, ka valdība un varas iestādes viņus inicēs kaut ko sliktu un nogalinās. Un tāpēc šis, kā teikt, trauma, kas ir saistīta ar nevērību un cietsirdību, tā ir pārdzīvojis 10 gadus un iesakņosies cilvēku izpratnē, ka tas, kas viņiem tiek darīts, bet tas, kas viņos tiek inficēts, ir vienkārši kaut kas slikts un nekas labs no tā nevar sanākt. Nezinu, nākošais, kā tik vēl viens piemērs par to, kas ir, ka efektivitāte un drošība medikantiem, pirms mēs viņus laižam tirgū, pirms mēs viņus piedzīvojam un piedāvājam patērētājiem, ir jāpierāda, ka mēs nevaram vienkārši tirgot, ko mēs vēlamies, ka mēs nevaram vienkārši patērētājiem teikt, ka tas, ko mēs viņiem dodam, ir labs vai arī īstenībā tas varbūt tik labi nav. Un sulfanilamīds ir šobrīd vēl pazīstams principā kā vairāk kā ķīmijterapijas līdzeklis, vai arī tikpat kā netiek izmantots. Bet tā masveidīgā ražošana tika uzsākta 1932. gadā. Medikaments ir nozīmīgs ar to, ka tas ir viens no tādiem pirmajiem mūsdienīgas farmācijas nozares pamatlicējiem. Ar to sākās milzīgs pētnieciskais, kā teikt, uzrāviens. Un mēs lielākā daļa mums ir pazīstama ar Bayer, kas ir liels koncerns, kurš šobrīd strādā ne tikai veselības aprūpē, bet arī patērētāju produktu ražošanā un arī lauksaimniecības produktu ražošanā. Bayers tobrīd bija salīdzinot maza, kā teikt, apakšvienība vācu, kā teikt, krāsu ražotājiem Farbenīgā, taču, kā teikt, atklāja sulfanilamīda ārstniecisko iedarbību saskaroties tieši ar ražotajām krāsām, un pēc tam, kā teikt, pievērs uzmanību vairāk tā kliniskai darbībai, tālāk izpētot viņa, kā teikt, lietojamību kā antibiotisku līdzekli. Un tā kā nāca visotrais pasaules karš un bija daudz infekcijas slimību ierakumos, arī slimoja bērni, un slimoja bērni, bija augsta bērnu mirstība, šis te sulfanilamīds izraisīja, kā teikt,
tagad zinām vairāk kā sulfur craze angļu valodā, ka, teiksim, lielu patēriņu, lielu, kā teikt, ražošanu tieši šī medikamenta derivātiem, līdzīgiem medikamentiem, kas no viņa atrasināti. Un tobrīd mazs amerikāņu uzņēmums, kurš saprot, ka līdz brīnumlīdzeklim ir diezgan slikta šķīdība, viņš arī nav pārāk garšīgs un ka vajadzētu atrast kaut ko piemērotu tieši bērniem, izdomā, ka viņu vajadzētu izšķīdināt, atrod vieglu šķīdinātāju, kas ir dietilēna glikols, kam ir saskarsme vairāk dzīvē ķīmija, tie saprot, ka dietilēna glikols nav īpaši labs šķīdinātājs, viņš ir toksisks un īpaši nierēm. Un sāku šo te medikamentu laist masu apgrozībā tieši bērniem. Viņš ir garšīgs, tam ir ameļu garša, tas ir sīrupa veidā, viņš ir šķidrs, var lietot. Bet, kā teikt, sāk veidoties baumas, sāk veidoties ziņojumi, ka bērniem ir ļoti sāpīgi, ka bērni nevar izšķirāties, ka viņiem ir asinains urīns, ka ļoti sāp nieres, un neviens nesaprot, kāpēc, jo viņiem tiek dotas šīs zāles, kuriem vajadzētu viņus izārstēt. Kāpēc tā notiek? Nu, un izrādās, ka pārbaudot šīs te, kā teikt, sulfonilamīda eliksīra, kā viņš tiek dēvēts tobrīd, un domās tieši bērniem sastāv, izrādās, ka šķīdinātājs ir dietilēna glikols. Mūsdienās nekas tāds nevarētu notikt, tāpēc, ka mēs zinām, ka tas ir toksisks šķīdinātājs, ka to nevajadzētu lietot cilvēkam nekādā gadījumā, nekad nevajadzētu viņu dzert. Bet tobrīd nebija nekādu regulējumu. Nevienam neinteresē, kas ir zāļu sastāvā, visi paļāvās uz to, ka viņiem kāds saka, šitas ir labs, šo vajag dzert, un cilvēki akli ticēja tam, kas viņiem tiek dots. Bet tā rezultātā cilvēki arī nomira. Un pārstāv bērni. Un līdz ar to tas notika Amerikā, līdz ar to tika ieviests pārtikas zāļu kosmētikas likums, kas pieprasa, ka efektivitāte preparātam un preparātu drošība ir jāpierāda, pirms viņi varētu dot kādam no patērētājiem. Pirms tam, vai arī tas ir 1938. gads, tā nav tik sena pagātne, tās ir mūsdienas. Cilvēkiem vajadzēja par to iedomāties, bet līdz šim neviens par to nebija aizdomājies, ka tas tā varētu būt. Un līdz ar to tas ir, kā teikt, pirmais stūrakmens mūsdienu, kā teikt, farmācijai, mūsdienu klīniskiem pētījumiem, kur mums vajag pierādījumus, pirms mēs kādam kaut ko dodam. Un pēdējais no piemēriem, varbūt pats traģiskākais un pats bezlūpīgākais. 57. gads no Šveices farmācijas kompānija Ciba, Vācijas farmācijas kompānija Grunenthals nopērk patentu talidolīdam. Un talidomīds ir viegli nomierinošs līdzeklis, tam arī, kā teikt, ir raksturs, ka tas var palīdzēt ar nogurumu, tas var palīdzēt ar nelagumu, tas var palīdzēt ar trauksmi un viegli traucējumiem. Bet, kā teikt, tā izpētē piedalās viens no Grunenthāla valdes priekšsēdētājs un viens no vadošiem valdes dalībniekiem ir nacistu partijas biedrs, tas ir noticis jau pēc kara, un trīs vadošie medicīnas personāla pētnieki ir, principā, kara noziedznieki, kas ir vai strādājuši koncentrācijas nometnēs, vai arī atbalstījuši eigēniku, vai arī, kā teikt, piedalījušies gāzes kameru preparātu Pegas izstrādē. Tātad, kā es teicu, preparātam viegli nomierinošs efekts, tam nav vajadzīga recepte, to var nopirkt Rietumvācijā 1957. gadā vienkārši aptiekā palūdzot, un tas tiek, kā teikt, negluži marketēts, bet tiek uzskatīts par labu līdzekli rīta nelabumu novēršanai sievietē kurces stāvoklī. Līdz ar to gan Rietumvācijā, gan visur pasaulē, Austrālijā, ASV šis medikaments tiek strauji popularizēts, strauji gūst popularitāti, taču, kā teikt, tas, ka tas ir teratoģēnisks, kad es ietekmē šūnu darbību un kādu šūnu dalīšanos un principā ir mutagēns, to cilvēku uzzina tikai tad, kad sāk dzimt jaundzimušie. Un jaundzimušie, kas pēc dzemdībām uzreiz nomirst, vai arī jaundzimušie, kam ir noteikti, kam ir diezgan pamanāmi ļoti nopietni defekti. Trūkst kāju, neizveidojušās rokas, neizveidojušies acu dobums, sirdsdarbības traucējumi un tā tālāk. Līdz ar to arī vēl joprojām 60 gadus vēlāk, vai pat vēl joprojām ilgāk, arī vēl mūsdienās notiek tiesvedība pret Grunenthālu, kas ir šī firma, kam patents vairs pat īsti nepieder, jo tas ir sen iztecējis un tiek ražot ģenēriķi, bet tiesvedība joprojām daudzās valstīs ir turpinājusies. Nu, šis ir, kā teikt, attēls un arī ziņu virsraksts pirms 8 gadiem, kur vēl Austrālijā cilvēki veiksmīgi šo uzņēmumu tiesām un saņem kompensācijā, uzskatot, ka valde, uzņēmuma īpašnieki, valdi un vadošie pētnieki zināja, ka ir defekti, ka šis līdzeklis, ka tas nav īsti labvēlīgs un ka var rasties problēmas, taču izvēlējās to ignorēt. Un izvēlējās to ignorēt, tāpēc, ka atbildību no viņiem neviens neprasīja, viņiem nekas nebija jāpierāda, viņiem nekas nebija, kad neviens viņus neuzraudzīja, viņi varēja darīt to, ko viņi gribēja, un to viņi arī darīja. Bet tā rezultātā tas arī viens no pētījumiem, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir šobrīd klīniskie pētījumi.
un kāpēc mēs testējam medikamentus un testējam viņus 10 gadu garumā vairākās fāzēs, un arī dzīvniekos, lai mēs saprastu, ar ko mums īsti ir darīšana, vai tas, kas ir izveidots laboratorijā un testēts par dzīvniekiem, ir droši cilvēkam un laižams tirgu. Un jāpiebilst, ka medikaments ir joprojām viens no mūsu svarīgākajiem medikamentiem, kas ir pieejams. Taldimīns joprojām tiek lietots dažādu audzēju tipu ārstēšanā un ir viens no medikamentiem, kas ir iekļauts 100 svarīgāko mūsdienu medikamentu sarakstā. Protams, mēs nekad nelietosim viņus. Protams, tas nekad netiks lietots grūtniecēm vai jaunām sievietēm, kas domā par bērnu ieņemšanu. Mūsdienās ne viss ir slikti. Mūsdienās, mums ir atstrādāta metodika, kā mēs zāles ārbaudām un kādas ir iesaistītās puses. Un tāpēc mēs kā pacienti, kas pēc šīs zāles arī saņemsim, mums, ir ļoti liela teikšana, kā tas tiek darīts, kā tas tiek izmeklēts, vai tas ir svarīgs, un vai mēs vēlamies, vai mūsu, valdība vai apdrošinātāji spējīgi šīs zāles atmaksāt. Tāpēc mums ir zināma līdzdalība, un mēs to varam prasīt. Taču jāatcerās, ka otrā pusē vienmēr ir komercaģents, kurš negrib cilvēkiem sliktu. Tas nekādā ziņā nav uzskatāms, ka farmācijas uzņēmums kā īpašnieks vēlas savu publiku indēt, bet ir vienmēr jāatcerās, ka ir jāprasa vai drošība, ir jāprasa, vai tas, ko mēs saņemam, tiek izvērtēts, ir jāprasa, ka mums ir pieejami dati, kurus mēs varam aplūkot un izvērtēt un saprast, vai tas ir droši, vai tas nav. Tāpat arī mūsu ārsti, kā tā ziņā, tie, kas sargā šo procesu un sargā to, lai mēs saņemam to, kas ir efektīvs, mums piemērots atkarībā no vecuma grupām, atkarībā no biomarķieriem un pārzina, ļoti daudz šīs komplicētās lietas, vai viņi var izvērtēt noteikti piemērotību mums. Bet tajā pašā laikā mums ir jāprasa zinām atbildība par to, vai mēs esam gatavi preparātus saņemt, vai tas ir piemērotākais variants, un bieži vien mums jāpaļaujas uz speciālistu, ka tas ieteiks, mums piemērotāko lietu. Tas ir dārgi. Tas maksā 10 miljardus, parasti maksā 10 miljardus eiro, un zāļu attīstības process ilgst apmēram 10 gadus. Kas pēc tam, augšā mazliet ir ierakstīts, ka tas pēc tam paliek 10 gadi, lai šo investīciju atpelnītu. Tāpēc līdz pētījuma beigām un līdz atļaus iegūšanai, ka mēs varam tirgot un varam saņemt medikamentu, sevišķi, ja tas ir pilnīgi jauns medikaments, paliek 10 gadi, līdz uzņēmums zaudē ekskluzivitāti. Un tad, kad tas zaudē ekskluzivitāti, tas nozīmē, ka tirgu var laist ģenērikus, var laist tās uzmos biosimilārus, kas ir proteīna kopijas esošiem medikamentiem, kas ir balstīti tieši uz proteīna bāzes, un atpelnīt arī to visu, kas ir investēts, bet nav izdevies. Tāpēc, ka tikai 10% no laboratorijā izmēģinātiem medikamentiem un patentiem, tikai 10% no tiem ienāk tirgū. Pārējie citi procesa gaitā ir vai nu nav pietiekoši efektīvi, vai arī nav piemēroti cilvēkiem, tāpēc, ka tie ir pārāk toksiski, vai arī pārāk dārgi, vai arī, tirgu jau ir konkurence, līdz ar to nav vērts īsti ieviest jaunu medikamentu. Ir daudz iemeslu izvērtēt, kāpēc medikaments nevar nonākt tirgū. Taču, ja tas nonāk, tad ir 10 gadi, lai to atpelnītu. Kur tajā ienāk iekšā pacients? Pacients ienāk iekšā tad, kad pacients var prasīt, ka viņš vēlas vai valsts šo medikamentu atmaksā. Kā piemērs ir Zolgensma, kas ir maziem puikām, kam ir muskuļu distrofija, kas nedzīvo pēc dzemdībām vai sadzīvo ar invaliditāti mūža garumā, ja ļauj tai attīstīties. Taču, ja valdība ir gatava maksāt apmēram 900 tūkstošus eiro, tad vienreizēja terapija spēja šo procesu vai apturēt, vai palielināt tik labi, tik efektīvi, ka šīs slimības attīstības gaita tiek pārtraukta. Taču valstis kā Latvija iespējams, ka nespēja atmaksāt tik lielu summu, vai arī slimība ir reta, taču ir pozitīvi piemēri, kur tieši pacientu aizsardzības grupas un pacientu kā tiek līdzdalība. Valstīs kā Turcija spēja valdību piespiest atmaksāt šīs terapijas, lai bērni, kā tiek mazi puikas, kas piedzimst ar šo slimību, spēja šo terapiju saņemt. Arī kas beidzās pēc trešās fāzes pētījumiem, kad atļauja tiek saņemta, zāļu uzraudzība turpinās. Un katru gadu ir medikaments, kurš tiek atzīts par nedrošu, noteiktā pacientu grupā. Šogad tie ir noteiktas klases medikamenti, kas tiek izmantot vecāku gadagājumu cilvēkiem tieši attīstīt ārstēšanai. Ir atzīti, ka viņi varbūt tieši šajā pacientu grupā nav droši. Viņi joprojām izmantoti, bet šajā situācijā šiem pacientiem viņi spēj izraisīt nopietnākas veselības problēmas. Tad
vairāk tieši, kur tad piesaucās dzīvnieki. Dzīvnieki stāv šim visam procesam, visam marketingam, visam klīnisko fāžu pētījumu, kas ir domāti cilvēkiem. Dzīvnieki stāv visam šim priekšā. Dzīvnieki, kā teikt, ir pirmā, barjera, kuru pētīšanai vajag atļaut, ētisku regulējumu. Vienmēr pateikt, ja tiek uzskatīts, ka pirms laboratorijā, šūnu modeļos, datoru modeļos redzams, ka tas būs kaut kas ārkārtīgi toksisks, arī tai pelē un žurkai šo medikamentu nedos, neļaus uz viņu izmēģināt. Tas ir atkarīgs kā kurā valstī. Lielbritānijā, Eiropas Savienībā tas ir stingrāk, Āzijā tas nav tik stingri, Amerikā tas arī nav tik stingri. Taču, kā teikt, ja kaut kas ir slikts vai toksisks, izraisīs kaitīgumu, kādam darīs sāpīgi, pārāk sāpīgi vai pārāk darīs pāri, atļauj iegūt, pētīt ir grūtāk. Visi dzīvnieki nav vienādi. Zebraziviem, kas ir mazas caurspīdīgas zivtiņas, kuram var redzēt, kas viņā iekšā notiek, kas ir piemērotas, skatīties, kā šūnas migrē iekšā dzīvā organismā, atļauj iegūt vieglāk, pelēm, žurkām vieglāk, bet, primātiem, šimpanzēm, gorilām ļoti grūti. Ļoti grūti atrast cilvēku, kas prastu ar viņiem strādāt, ļoti grūti atrast cilvēkus, kas spētu ar viņiem, kas būtu ētiski atļautu vispār ar viņiem rīkoties. Kad šāda kārtība tika iedibināta un cik ilgi tā jau pastāv? Kārtība tika iedibināta apmēram 60. un 70. gados. Katrā kurā valstī atsevišķi, taču, lūkošanās uz to, kas ir biomaķietis, jo biomaķieti kā tāda vairāk parādījās tikai sākot ar 2000 gadiem, kad attīstījās molekulārā bioloģija kā tāda, bet, skrīnings tieši uz dzīvniekiem, pelēm un žurkām 50. un 60. gadi. Pirms tam, kad mums laboratorijas dzīvnieki tiek izmantot fizioloģijas saprašanai, anatomijas saprašanai, bet, tāda medikamentu testēšana sākas tikai vēlāk. Kāpēc mēs izmantojam dzīvnieku modeļus? Mēs izmantojam tāpēc, ka dzīvnieku modeļi ir līdzīgi. Dzīvnieku modeļi 98% peļu un žurku DNS ir sastopams arī mūsu pašos. Līdz ar to liels pamats domāt, ka ja kaut kas ir slikti pelē, kaut kas ir slikti žurkai, viņai ir neefektīvs vai efektīvs vai drošs vai nedrošs, tad tāda atsauce būs arī uz mūsu pašiem, ja šo preparātu mēs izmantosim sev. Tas arī ļauj paredzēt, kādi ir potenciālie riski, vai ja ir kaut kāda toksicitāte, vai tas ir kaut kāds negatīvs drošības efekts, tad mēs varam paredzēt, ka cilvēkiem varbūt arī tāds arī parādīsies, bet varbūt kaut kādā veidā to var menedžēt, no tāda brīvoties. Un tas ir ekonomiski izdevīgi. Arī, principā, zelta standarts, lai mēs saprastu, kā medikamenti strādā, ir saprast, kā viņi strādā cilvēkos. Līdz ar to visefektīvāk būtu jau sākt par taisnu pētīt cilvēkiem, dodiet viņiem, bet nē, tas nav ekonomiski izdevīgi, tiesvedība, neefektīvi. Cilvēki mirst, līdz ar to sāksim ar žurkām ar pelēm. Tas nav ētiski pret dzīvniekiem, bet mazāk ētiski pret cilvēkiem. Līdz ar to mēs pieņemam apzinātu lēmumu, ka dzīvnieki, šo visu procesu un šos visus pētījumus iznesīs mūsu vietā. Eiropas Savienībā, Lielbritānijā, kas vairs nav Eiropas Savienība, bet balstās tiem pašiem principiem. Sākot veikt kliniskos pētījumus ar dzīvniekiem, ir jāizmanto pēc iespējas dzīvnieku sevis piesaist mazāko saprātu, kas ir slidens termins. Mēs pieņemam, ka viņi ir mazāk saprātīgi, vairāk saprātīgi, bet pieņemot, ka ar mazāk saprātīgāko dzīvnieku un pēc iespējas visvairāk novēršot viņu ciešanas. To, lai dzīvniekam sāp vismazāk, un to, lai kur vien tas ir iespējams. Bet tas nevienmēr ir iespējams. Tāpēc saprātīgums. Kā mēs definējam, kurš dzīvnieks ir saprātīgs, un kur mēs nospraužam robežu, kur sākas saprāta beigas, un kur viņš sākas, un kurš dzīvnieks tad īsti saprātīgums. Saprātīgums vairāk saistīts ar sāpju jušanu un dzīvnieku uztveru apkārtējiem stimuliem. Vai arī, ja mēs, piedāvājam mēs mikroskopā skatoties notiek, ka daži mikroorganismi reaģē uz ķīmisku vidi, daži reaģē uz gaismu. Tad varbūt arī tur ir saprāts. Tas ir mūsu subjektīvais pieņēmums tieši par saprātīgumu. Bet tieši balstoties uz domājot par laboratorijas dzīvniekiem, ir saprātīgums sākās dzīvnieku grupai atsevišķi. Tātad tie zīdītāji reptiļi, tas ir pēdējais trimestris, jo tad mēs skaidri zinām, ka sākās kārtīga smadzeņu darbība, sirdsdarbība, ka ir reakcija uz sāpēm, apkārtējiem stimuliem, zivīm un abiniekiem no tā brīža, kad tie spēja neatkarīgi baroties. Kamēr viņus apgādā vai aizsargā māte vai vecāks, tikmēr mēs neuzskatām, ka viņi ir saprātīgi. Vai arī mēs pilnīgi droši varam pateikt, arī, ja vecāks zivs pasargā mazos zivulānus, arī viņi reaģē uz sāpēm. Līdz ar to arī tas ir mūsu pieņēmums par to, kas ir saprātīgs un kas nav.
Un tad galvkāja, kas ir 8-kāji, un moluski, gliemklases, tā teikt, dzīvnieki. No izšķiršanās dzimšanās brīža, visātrāk. Bet vairāk saistīts ar to, ka viņi uzreiz izšķiroties jau spēja paši par sevi vairāk parūpēties. Viņi ir neatkarīgāki dzīvnieki, bet jūtu sāpes. Mazliet slidināk, un mazliet arī pat mūsu Eiropas Savienībā, Latvijā, Lielbritānijā slidināk mazliet ir attiecībā uz embrijiem, kad dzīvnieki vēl nav dzimuši. Jo tad, teiksim, laboratorijas metodas, kur šie dzīvnieki tiek neutralizēti, pat saistās ar viņu mātes nogalināšanu, kad viņi vēl stāvoklī. Līdz ar to, kā kurā valstī. Bet, vadlīnijas tiešām par dzīvnieku tiesībām un aizsardzību, teiksim, tieši kāds notiek zinātnē, laboratorijas vidē, nav vienprātības visā pasaulē, par to mazliet vēlāk. Ģenētika medicāta modeļi, laboratorijas dzīvnieki. Es kā teikt ieaugšu, kad pelē pienākās Nobela balva, tāpēc, ka, teiksim, peļas kā modeļu organismi ir iesaistīti un bija patieši pateicoties pelēm ir atklātas tik ārkārtīgi daudzas lietas, kas mūsdienu nozīmē medicīnā ir ienākušas iekšā. Vai tas ir HIV, Alzheimera vadīšana, Alzheimera slimības gaitas vadīšana, Huntingtona slimība. Un es kā teikt, pievienoju nelielu skaidrojumus par 3, kā teikt, slavenākajiem peļu modeļiem, kā teikt, DB pele ir resnā pele, tā ir diabēta pele. Tas ir diabēta modelis, kurai pateicoties mēs esam atklājuši, kā darbojās diabēts un arī, kā teikt, metformīna efektivitāti esam tālāk pierādījuši. Trisomijas peles, kā teikt, tā saucamās, ir Downa sindroma modelis, jo tas mums ir palīdzējis saprast, kā darbojās tieši, kā slimības gaita, kā teikt, cilvēkiem ar Downa sindromu. Un tās peles, kas karājās, tās ir peles, kas ir saistītas ar depresijas pētījumiem. Tas ir, kā teikt, peles karāšanās tests. Kad peles piekārtas rastēm karājās tik ilgi un cīnās pret to karāšanos, jo tas ir stresa stimuls viņām. Kamēr viņas padodās un mēs nespējam, tad viņas vienkārši karājās pilnīgi ļangani un uz vietas. Taču peles, kas ir, kam ir šie, teiksim, noslēdz, kā teikt, veido depresīvas tendences, šo karāšanās procesu padosies viņa ātrāk. Un ja mēs testējam antidepresantus un pievienojām viņām pārtīkas uzturā vielas, ko mēs uzskatām varētu būt efektīvs tieši par depresiju, tad šī, kā teikt, karāšanās izturēšana noturās ilgāk. Tātad šeit ir vairāk tieši Lielbritānijas kā valsts skaits, cik daudz dzīvnieku tiek izmantot reizi gadā, tieši vairāk saistot ar zivīm, žurkām, vistām un trušiem un jūras cūciņām un vardēm. Un procentāli kādas teiksim, procedūras tiem tiek veiktas un cik, kā teikt, invazīvas tās ir. Procedūras, kas ir nejūtamas, tās ir vairāk saistītas ar novērošanu, kad mēs skatāmies, ko dzīvnieks dara, kā viņš barojās, kā viņš uzvedās. Tam nav saistīts nekāda, teiksim, aktīvs kaitējums viņam netiek nodarīts. Viegli invazīvs ir, teiksim, auss, kā teikt, izdalījuma noņemšana, tamponu vai arī, teiksim, ādas skrāpējuma noņemšana. Vidēji invazīvs ir injekcijas, ļoti invazīvs jau ir, kā teikt, ķirurģija, un letāls ir tad, ja, teiksim, procedūras iznākumā ir garantēts, ka dzīvnieks mirs. Un tāds ir salīdzinoši maz, bet vismaz Eiropā. Taču tas nenozīmē, ka tas beidzās, ka teikt, ar mazākiem dzīvniekiem. Joprojām notiek pētījumi ar zirgiem, suņiem, rēzus pētiķiem, kas ir piemērotie času slimību pētīšanai, tālāk arī ar kaķiem. Kamēr šie pētījumi vairāk tiešām saistīti tomēr ar novērošanu. Kā iedarbojās jaunas barošanās veids, barošana? Jā, lūdzu. Iepriekšējā slaidē. Jā. Cik ilgā laika posmā ir uzskaitīti? Nākamajā pēc šī? Pēc šī? Tā, tas ir gada laikā. Šie dati ir no 2019. gada, tas ir 1 gada caurgriezumā, ar centieniem samazināt. Jā, lūdzu. Jā, man jautājums, tas vidēji invazīvās procedūras, jūs minējāt injekcijas. Tas nozīmē injekcija pati vai kas, ko tā injekcija izraisa? Injekcija pati, teiksim, injekcija saistīta ar implantāciju, teiksim, paaugt zem mādiem, kad notiek šūnu kopumu, kurš, teiksim, ir audzējis, jo tāda bieži vien notiek audzēja pētniecību laboratorijas modeļos. Tad tā būtu saistīta jau, kā teikt, ļoti invazīva slimība, paldies, ļoti invazīva, kā teikt, procedūra. Taču, ja mēs injicējam tieši medikamentu vai preparātu vai anestētiķi, kāda bieži vien notiek arī, teiksim, mazliet piņķerīgāk šeit ir, tāpēc, ka šeit var būt uzskaitītas visas procedūras, kas tiek veiktas ar dzīvnieku. Ja, teiksim, dzīvnieks tiek apzināti inficēts ar kaut ko vai pētīt viņu reakciju uz kaut ko, un pēc tam viņam tiek injicēts lidokaīns, tad lidokaīna injekcija būtu vidēji invazīva procedūra, kamēr
inficēšana varbūt pat neskaitītos kā procedūra kā tāda. Tas esmu es, kā teikt, tad, kad noteikti mācības, kā apgūt darbu dzīvniekiem un teikt, kā dzīvniekiem arī vairāk apieties, bet darbā dzīvniekiem ir jāievēro diezgan augstas aizsardzības, kā teikt, apģērbs ar gaisu. Tas ir pirms Covid, līdz ar to tas nelikās nekas pēc Covid vai tas neliekas nekas tik skarbs, bet pirms Covid tad tas ir liels svīšanas un karstuma process, bet tā mērķis vairāk ir pasargāt tieši pašus dzīvniekus, tāpēc, ka ja es ienāku iekšā no ielas, tad es varu ienest sev līdzi arī patogēnus, kas ir inficēts šos te visus dzīvniekus, kas tiek turēti sterilos apstākļos, lai viņus pēc tam varētu eksperimentāli lietot. Jo, ja dzīvnieks ir inficēts, jo viņš kaut kādā veidā ir piesāņots, tas nozīmē, ka eksperiments, kur es veicu, ir apšaubāms. Esmu ievadījis un ierādījis kaut kādu ārējas vidas faktoru, kas ir nobecināti visus, kā teikt, pētniecisko procesu, kas tajā laikā ir noticis. Bet tad, kad apgūst certifikāciju, kad iegūst, kā teikt, kvalifikāciju strādāt ar dzīvniekiem, un katram dzīvniekam tāda jāiegūst atsevišķi. Zivīm tāda sava, pelēm un žurkām tā ir sava, jūras cūciņām tā ir sava, trušiem tā ir sava, zirgiem tā ir sava, kaķiem tā ir sava, primātiem tā atkal ir sava. Tad pavisam ir 6-7 pakāpes, kuras jāapgūst vai strādāt ar visiem dzīvniekiem, un tas pats nekad nenotiek. Jāapgūst pirms sāk strādāt. Un viena no, kā teikt, no procesa sastāvdaļām ir jāveidojas izpratni, kā atpazīt, kā dzīvnieks uzvedās. Jo viņš ir kaut ko inficēts, viņam kaut kas ir nodarīts, viņam kaut kas sāp, tas uzreiz ir jāsaprot, ka kaut kas nav labi, un viņa ciešanas vienmēr ir jāatvieglo. Tātad uzturēšanās apstākļi ir organiski. Uzturēšanās apstākļi laboratorijas pelēm un žurkām ir noteikti labāk nekā savvaļas dzīvniekiem vai savvaļas žurkām. Un tiek nodrošināti ar organisku pārtiku, ar spēļmantiņām, ar regulāru barošanos, ar tīru ūdeni, un vienmēr tiek uzturēti kopā, vai kā teikt, viņi bada dzīvnieku un spēj viens ar otru komunicēt. Nodrošinot diennakts ciklu, un arī piemērot ventilāciju. HEPA filtri ļoti, kā teikt, attīstīts veids, kā viņus uzturēt, lai tie neslimotu. Bet kopainā tas viss izskatās pēc liela tāda, stingrā režīma cietuma. Tā parasti ir ēka, stāvi ar labirintiem, kuri pilni ar kastēm, kur iekšā ir dažādi, kā teikt, variācija, dažādu pasugu un dažādu šķirņu selekcijas, žurku un peļu modeļi, kur kopā dzīvo. Un dzīvnieki vienmēr jūtīgi, viņi ļoti vēl atpazīst tevi pēc smaržas, viņi atpazīst, kad ieslēdz gaismu, vienmēr nāk apskatīties, kāds ir pienācis telpā, kā teikt, komunikābli. Un noteikti ne agresīvi, ne muļķīgi, bet diezgan, kā teikt, komunikābli un sociāli, kas mīl arī daudzīties un spēlēties un visu, ko darīt. Jā. Kādēļ veidot tie modeli? Jūs minējāt par to diabetu modeli, Dauna modeli, kā tas notiek? Tā, kādreiz tie notika vairāk selekcionējot peles, vienkārši atlasot peles, kurām ir tāpat kā puķis un citus dzīvniekus, atlasot tos dzīvniekus, kam ir noteikti īpašība, ko ir vēlme kultivēt. Mūsdienās tas tiek darīts ar gēnu inženierijas palīdzību. Kā teikt, prastākās metodes ir vienkārši dzīvniekus. Tas arī saistās, kā teikt, viena no visinvazīvākajām procedūrām, ka viņus, kā teikt, eksponē mutigēnam, tas veido viņu DNS dažādas mutācijas, un tad laika gaitā mēs atlasam tos dzīvniekus, kam mutācijas ir, kā teikt, terapeitiski noderīgas. Tagad, kad metodas ir vairāk attīstījušās, ka mums ir lielāka, kā teikt, teikšana precizitāte, kā mēs varam veikt gēnu inženieriju, tad mēs zinām, kuru gēnu var izslēgt, kuru var ieslēgt, un līdz ar to mēs varam izveidot šos te modeļu dzīvniekus daudz vienkāršākā veidā. Bet gēnu inženierija. Mūsdienās tāda gēnu inženierijas metodas, kuras mēs pamazām attīstām uz šos dzīvniekus arī, kā teikt, jā. Modeļiem stipri īsu dzīvi kā tāda. Es nedomāju individuāli dzīvnieki, jo tomēr tur attiecīgi tur jāliek ārā ar dievu dzīvojumu ar to. Tu vari attiecības savā starpā kā dzīvniekam ar dzīvnieku. Kā to nodrošina? To nodrošina, ka parasti ir daudz lielākas, teiksim, vai nu tās ir komercvienības, tie ir uzņēmumi, kuriem ir tiešām ļoti lielas tāda uzglabāšanas kapacitāte. Teiksim, kur iekšā ļoti daudz dzīvnieku un kuri, kā teikt, tā krustošanās tiek uzpasēta. Kad nevarēs, ka teikt, nav vēlme sakrustot kopā divus dzīvniekus, kas ir ārkārtīgi ģenētiski līdzīgi vai brāli un māsu, kur kultivēšana notiek apzināti. Un dzīvnieki, varbūt, kas ir izgājuši pārāk ilgu šo te kultivēšanas procesu, arī beigās tiek nogalināti. Kad viņi, kā teikt, ir
Nav labāku terminu, pietiekoši ilgi bijuši apritē, kā teikt. Respektīvi, piemēram, tu kaut kādu trisomijas pelnu, diezgan var tādā veidā tik plaši. Tad, tas ir kaut kāds īsts modelis, kas kādreiz bija kaut ko atklājumi. Jā un nē. Teiksim, šo tie defekti, kas viņam tiek ieviest ģenētiski, to ir ieviest atkārtoti. Tas nav tā, ka, teiksim, mums ir izveidots šis trisomijas modelis, un mēs viņu visai kultivējam, tāpēc, ka tur būs īsāka dzīvības, protams, bet to var atjaunot. To efektu var ieviest atkal, un pēc tam viņi var pārbaudīt, vai viņš šajā, kā teikt, modelī ir aktīvs un darbojās. Kā turēt un neturēt žurkas? Kad es, kā teikt, apgūšu šo procesu, kā turēt un neturēt žurkas, kā teikt, man, kā teikt, tika mācīts, ka viņas vienkārši saķer aiz astes, paceļ gaisā un pārliek, kā teikt, nākošajā telkā vai labirintā. Bet tas no 2022. gada ir mainījies. Kā teikt, notiek arī attīstība, kā kaut vai dzīvniekus saķert, un vai tās ir žurkas, vai tās ir peles, kā mēs viņus turam, kā mēs viņus saņemam. Un tas ir, lai, kā teikt, apturētu dzīvnieku, lai samazinātu viņiem, kā teikt, psiholoģiskos traumas. Tāpēc, ka ja peli, kā teikt, paceļ aiz astes, viņa stāv, viņa samulvusi, viņa apkakājās, un viņa vienkārši sastingas, jo viņa nonāk jaunā vietā, viņa pēc savu gribu ir pārvietota. Bet, ja izmanto, kā teikt, mehānismus vienkārši plasmasas tuneli, kur viņi ielien iekšā, un brīvprātīgi viņa pati tiek pārvietota, tad viņi uzdās pilnīgi brīvi. Viņi arī, kā teikt, dara to, ko viņi darītu, ja viņi nonāktu jaunā vidē, kas skraida apkārt un izpēta. Kāpēc tas ir svarīgi pētniecībā? Kāpēc mēs par to iedomājamies? Tāpēc, ka žurkām un pelēm, un vairāk jau žurkām, viņām visām ir raksturs. Peles un žurkas, kas ir ilgstoši nomocījušās, katru dienu nodīdītas par rokām, noņemtās, staipītas apkārt, viņas kļūst aizkaitinātas. Viņām uz dienas beigām ir nogurums. Viņas vairs negrib, vai viņām strādā, viņas atstiepsies uz pakaļkājām, sametīs astes pauzā un mēģinās iekost. Ja viņām, teiksim, vicinās roku tu acu priekšā. Bet, ja ar viņām apējās, kā teikt, tā, ka tas mazina viņām stresu, tad viņas daudz labprātāk ar tevi sadarbojās arī visā procesa gaitā un nav tik izvairīgas un nav tik viegli nokaitināmas. Bet, ja tas tiek darīts, kā teikt, kā cilvēkam pagadās, kā mums ir vieglāk, tad arī, teiksim, dzīvnieku attieksmi to traktēt tādu, un ka viņi pret mums ir tādi pati. Kutināšana. Kā teikt, mēs arī, kā teikt, no bērniem, šis pētījums tapis 2004. gadā, un diezgan ātri ir ieviests arī praksē, ka dzīvniekiem vajag paspēlēties, un dzīvniekus vajag samīļot, arī tad, ja viņiem tiek veiktas procedūras, kas varbūt viņiem nav īsti patīkamas. Tas veido pozitīvu stimulu. Un tā tiešām arī manā pieredzē ir, ka dzīvnieki, kas tiek peles un žurkas, kas tiek ar viņiem vairāk, viņas tiek apčubināti vai pakutināti, viņiem paspēlējās. Arī tad, ja viņiem, teiksim, kaut kas caur muti tiek injicēts vēderā, vai viņiem ir, teiksim, veikta kaut kāda injekcija, viņi pat nākamreiz labprātāk ieliks tev plaukstā, vai tikai tur viņiem padaudzēs, vai tu viņus pakutini. Un šis, kā teikt, pētījums ir tapis 2003. gadā, un atklājot vairāk to, ka žurkas izdara skaņas, tā kā viņas savā starpā, kā teikt, bērnībā spēlējās. Ja viņas skraida un lēkā pa savu, kā teikt, iežūgojumu vai savu kasti, tad viņas, kā teikt, izdala smiekus, ko mēs cilvēki ar savu dzirdi nedzirdam, jo tie ir 50 herci, bet apstādot mēs varam dzirdēt, kā tas notiek. Un tie ir tā kā impulsiņi, tā kā eholokutors, bet var dzirdēt, ka viņas izdara skaņas tad, kad viņas kustina. Pelēm žurkām tāpat kā cilvēkiem vairāk kuta vēders. Tāpēc, ja viņi sagriež otrādā kutina vēders, tad viņām smiešanās un, kā teikt, viss tas process, kā viņas uzvedās, būs, kā teikt, patīkamāks. Astes nekut. Tātad arī stresa apstākļos dzīvniekiem nekut, viņi nesmējās arī tad, ja viņus kutina, bet, teiksim, ja dzīvniekiem iedot nomienošus līdzekļus vai atsāpināšanas līdzekļus, teiksim, viņiem bijuši kaut kāda procedūra, viņiem kaut kas ir implantēts, tad viņi smējās tomēr vairāk. Tad, ja mēs viņiem iedodam atsāpināšanu, nejūt sāpes, nejūt stresu, viņi atkal būs, kā teikt, uzjautināmi. Kāpēc tas tiek darīts? Tas tiek darīts tāpēc, lai dzīvniekiem nodrošinātu labu omu. Jo tomēr pētnieciski, kas viņiem darīts, bieži vien nebūs nekas patīkams.
Tad atkal atgriežoties pie procedūrām, kādas tās tiek veiktas, tieši par tām, kas ir neinvazīvs, kas ir invazīvs, tad novērošana, asins analīzes, jo tās patas tiek ņemtas no astes vai no auss, un cīnīgi bieži vien pat nejūt, ka tas notiek. Vai, teiksim, rentgena veidošana vai ultraskaņa, arī tā ir neinvazīva procedūra. Kā teikt, minimāli invazīvs, tas ir tad, kad, teiksim, notestēt dzīvniekam auss vasku vai nokasīt no ādas kaut ko nost, vai tas ir, teiksim, parazīts vai kāpa vai krēma paliekas, kas uz viņiem tiek testētas. Un izkārnījuma ievākšana, implantācija arī nebūtu, kā teikt, ārkārtīgi invazīva, bet gan minimāli invazīva procedūra. Taču, ja mēs sākam runāt par injekcijām, par anestēziju, par ķirurģiskām implantācijām, tās jau būs atkarībā no apjoma vidē invazīvas vai, kā teikt, stipri invazīvas procedūras. Par ģenētiskām modifikācijām tas nav tik vienprātīgi. Teiksim, ģenētiska modifikācija tieši par tādu nejaušu mutāciju, kā teikt, ieviešanu. Tas nozīmē, ka dzīvnieks var piedzimt un viņam tiešām būs šīs ciešanas. Tāpēc to var uzskatīt, ka tā ir nopietna, kā teikt, invazīva procedūra. Vai arī, ja to, ko mūsdienās Eiropas Savienībā vairs nedara, kas ir neētiski, un arī Amerikā uz to, es domāju, ASV štatos, man liekas, ka to vairs nedara, ir apzināti sāpju izraisīšana dzīvniekiem, lai redzētu viņu reakciju. Jo tas kādreiz ir noticis, mēs esam, kā teikt, testējuši kāds īsti apdegumu, teiksim, apdedzinot dzīvniekus. Vai arī, teiksim, saldējot, kas notiek, teiksim, no augstuma apdegumiem apsaldējumiem, arī dzīvniekus apsaldējot. Tie ieskaitās, un tas ir ļoti invazīvas procedūras, kur mēs dzīvniekam darām, principā, pāri tikai tāpēc zinātnes vārdā vai novērot, kāds efekts tam ir. Uz to mūsdienās skatās, kā teikt, ļoti noraidoši. Veidot procedūras, gan jāpiebilst, ka peles un žurkas tie visi ir mazi dzīvnieki, līdz ar to viņiem ir maz asiņu. Un ja mēs, kā teikt, mēs no pelēm neņemsim ārā asiņas vai pelēs neko neinjicēsim, tāpēc, ka pele vien var nosiņot, zaudējot pāris lāses no asiņiem, un dzīvnieks būs miris. Tāpēc vairāk tādas injekcijas un asinsainas un asins testēšanas pētījumi notiek tieši jūtas cūciņās, trušos un žurkās. Tie dzīvnieki, no kuriem mēs varam paņemt vienkārši vairāk asins. No pelēm ne. Mazliet sērīgāki, un tas būs ne tas sērīgākais, bet pietiekoši sērīgs kā teikt, temats par to, kā mēs atpazīstam sāpes. Kā mēs saprotam to, vai dzīvniekam sāp, un ja mēs esam apņēmušies, ka mūsu pētījums būs ētisks, un ja viņš nebūs ētisks, mēs viņu vispār neuzsāksim, tad kā mēs tieši atpazīsim, ka dzīvniekam sāp? Tāpat kā mums sāp, tāpat kā mums izmainās seja un palielinās, kā teikt, samazinās sejas vairs, samiektas acis, saknietāpas lūpas, ievilktāki, kā teikt, ievilktāki vaigi. Ūsas mums nav, bet ūsas arī, kā teikt, nonāk uzreiz tuvāk, kā teikt, vaigiem. Dzīvnieki jūt sāpes. Un tad, kad dzīvnieki jūt sāpes, kā teikt, zinātniekiem, kas pēta, kad nodarbojās ar dzīvniekiem, strādāt dzīvniekiem pētniecībā, ir jārēģē tūlīt. Parasti tā ir atsāpināšana. Dzīvniekam tiks injicēts atsāpināšanas līdzeklis, lidokīns vai morfijs, lai, teiksim, šīs sāpes noņemtu. Un šos dzīvniekus parasti tur atsevišķi, tāpēc, ka dzīvnieki, tāpat kā cilvēks, spēja viens otru empatizēties. Dzīvnieki redz, kad otram sāp un par viņu uztraucās, viņiem ir reakcija. Tāpēc var redzēt, teiksim, ja dzīvniekam sāp, vienam dzīvniekam sāp, tad otrs, kā teikt, dzīvnieks arī automātiski pilnīgi fizioloģiski reaģēs uz citas sāpēm. Viņš saprot to, ka citam sāp, ka viņam jāiesaistās un kaut kas jādara. Dzīvnieki arī uztver mūsu satraukumu. Ja, teiksim, es esmu students un es nāku mācīties, kā strādāt ar dzīvniekiem un paņemt tās žurkas ārā no krātiņa. Ja man ir bail no tās žurkas, tai žurkai būs bail no manis. Un viņa mēģinās man iekost, mēģinās no manis izvairīties, un līdz ar to man viņa būs, kā teikt, jāpaņem plaukstā, kā teikt, viņai no sāniem, tikai ne no priekšpuses, vai nevar man iekost. Un tad, kad ja viņi saprot, ka es nomierinos, tad arī viņi pati sāks nomierināties. Jo, ja žurkas ir satrauktas, viņas, kā teikt, paņem, kā teikt, plaukstās rokās un uzliek sev uz augšdām, viņas vienmēr iebāzīs degunu, kā teikt, padusē, man padusē, lai nosvērtu savu, kā teikt, seju un acis tumsā, jo tumsi viņas nomierina. Un tad, kad tu nomierinies, arī viņas nomierinās un viņas sāk kāpot un nāties apkārt un izmeklēt, ko viņas šobrīd ir nokļuvušas. Un arī plaukstā var ļoti labi just, ka žurka uztraucās un ka viņa ir, kā teikt, tāds mazs muskuļu tāds konteiners, viņa visāk raustās, tu jūt, ka viņa uztraucās, ka viņa pulsē, ka viņa ir bail vai ka viņa ir mierīgāka. Protams, dzīvniekiem tas viss, kā teikt, sirdsdarbība, tas viss ir ātrāk, tāpēc tur veidojās sava veida jušana. Bet, ja dzīvnieks ir noguris un visu dienu, kā teikt, nodzīvojis pa laboratoriju un viņš ir bijis testēts un viņš ir bijis, kā teikt, pārvietos no vienu krātiņu uz otru, kā jau es minēju mazliet iepriekš, tad viņš arī noguris. Viņam arī viņa darba diena beigas, kā teikt, viņš mēģinās noslēpties, ja,
laboratorijā gaisma, vai arī mēģinās vienkārši tev iekost, vai tu viņam vienkārši liec mieru. Un tas jārespektē. Tas nozīmē, ka diena beidzās. Un lai no tā izvairītos, tad bieži vien tiek regulēts, kā teikt, nakts un dienas cikls. Ja dzīvniekiem tiek strādāt tieši vakarā, tad, kad mums ir diena, viņiem būs iemācīts, ka viņiem ir nakts, vienkārši izslēdzot gaismu un samazinot temperatūru, kas ir viņu uzturēšanās telpā. Eitanāzija un nonāvēšana. Kā šobrīd, teiksim, sākot ar 2022. gadu Vācijā un arī Eiropā un arī Lielbritānijā diskutēts ir, vai dzīvnieku nonāvēšana, tad, ja dzīvnieku pētniecībā netiek vispār izmantoti, ir pieņemama, vai tas ir noziedzīgi. Kā jau es teicu, teiksim, atbildot uz jautājumu par modeļiem, ja dzīvnieks ir, kā teikt, nokalpojis paveidošanā pietiekoši ilgu laiku, viņš bieži vien tiek nonāvēts tikai tāpēc, ka viņš, kā teikt, izpildījis zināms, kā teikt, grūtniecības raundus un tā tālāk. Vai tas ir ētiski, vai tas nav ētiski vienkārši nogalināt dzīvniekus tāpēc, ka viņš ir vecs un ar viņu nekāda pētniecība netiek veikta, par to runa ir tikai tagad. Bet, kā teikt, vismaz Vācijā tiek apspriests, ka tas varētu būt kaut kas tāds, ko mēs varētu krimināli, vai ne krimināli, bet vismaz administratīvi sodīt laboratorijās, kas to pilda, vai arī ieviest likumu, kas to vienkārši aizslēdz. Vishumānākā nonāvēšanas un eitanāzijas metode laboratorijas dzīvniekiem ir CO2 kameras, ko viņas vienkārši ieliek kamerā, kur pārpludina ar okskābo gāzi, un dzīvnieks vienkārši aizmieg. Vai arī, teiksim, ja šī eitanāzija tiek veikta pēc ķirurģiska procesa, tad viņiem ieved paaugstinātu atsāpināšanas līdzekļu devu, kuras viņi arī aizmirst un nepamostas. Principā, kā teikt, tas, kas ir tieši zem virsraksta, tas, kā teikt, konteiners, tas ir tāds, ko lieto, kā teikt, turīgākā laboratorijā, bet parasti konteineri, kuriem strādā, vienkārši atgādina tādas pašas kastītes, kādās mēs pārvērtojam līdz paņemās brokastis un tam līdzīgi. Izstās ļoti līdzīgas. Un nemaksā dārgi, un pat ir mājās, teiksim, YouTube atrodams pamācības, kā tādu var izveidot mājās. Bet eitanāzija, kā teikt, nonāvēšana dzīvnieku gadījumā ir jāpiemēro vishumānākā, jo mēs nedrīkstam dzīvniekam nodarīt sāpes tad, kad, teiksim, viņš ir izkalpojis savu laiku eksperimentā. Un ja viņam, teiksim, uz muguras tiek audzināts, zemāts tiek audzināts audzējs, kuru mēs pēc tam vēlāk aplūkojam mikroskopā, tad tā tiešām ir vishumānākā nonāvēšanas metode, jo paudzinot viņa ciešanas, viņam ar, kā teikt, viņam implantētu iestādītu defektu vai saslimšanu, ir cietsirdīgāk nekā viņu eitanizēt. Izņēmuma gadījumā, kā teikt, nav vienprātības par to, kas tieši ir nesāpīga eitanāzija. Jo Eiropas Savienībā un, kā teikt, apvienotā karalistē var būt saistībā attiecībā pret pārējo pasauli un ir sevišķi ar, kā teikt, ir metodas, kas pie mums ir uzskatāms kā pieņemamākas, un atkal ir metodas, kas ir kā uzskatāms kā pieņemamākas citur. Teiksim, mikroviņu radiācija vai dekapitācija, kas ir galvas nociršana, arī tiek uzskatīta, ka tā ir humāna metode, taču par to joprojām tiek, vismaz pēdējo 10 gadā, tiek visu vajag veikt atkārtot pētījumi, kas paradoksāli paši nodarbojās ar galvas ciršanu, žurkām vai pelēm, vai saprast, vai šī metode tiešām ir humāna. Un apakšējais attēls ir, kā teikt, smadzeņu viņu, kā teikt, EEG reģistrs, teiksim, kas tieši notiek pēc dzīvnieku galvas nociršanas. Un, ja dzīvniekam nocērt galvu, tad var redzēt, ka ir ļoti spēcīgs smadzeņu impulss tieši tad, kad viņam pēc tās galvas nociršanas. Tas nozīmē, ka ir metode, kuru mēs uzskatām par humānu, bet tajā pašā laikā dzīvnieks varbūt nesaprot, kas ar viņu notiek, bet gluži uzreiz mirst pēc galvas nociršanas viņš nav. Līdz ar to mums jāsaprot, vai tas tiešām, ko mēs darām, kā teikt, šī metode, kas tiek uzskatām par ētisku, Lielbritānijā vai apvienotā karalistē, ir vai ASV vai Kanādā, Jaunzēlandē un Austrālijā, vai viņi tiešām ir tik humāni, kā mēs viņu uzskatām. Un visticamāk, ka nav. Tāpēc metodas, kas ir humānākas, būtu jāapsver pētījuma pieteikumā vispirms. Jo arī pētījuma pieteikumā, ja tu vēlies viņu veikt, tev jāatspoguļo, ko tieši tu darīsi, kad dzīvniekam būs jāmirst. Un šeit ir jāpiebilst, ka dzīvniekiem ir jāmirst visiem, ka nav tā, ka dzīvnieki, kas piedalās pētniecībā, ja arī viņiem nekas netiek veikts, ja viņi ir placebo grupā vai tam līdzīgi, ka viņi dzīvo. Visi dzīvnieki, vai arī tie ir uzvedību pētoši dzīvnieki, kuri dzīvniekiem nekas netiek darīts, viņi vienkārši skrēja apkārt pa labirintu vai reaģē uz stimuliem, arī tos beigās nogalina. Un esmu redzējis, kur, teiksim, ir neirozinātnes doktorantu studenti, kas ir 2-3 gadus strādājuši vienā pašām žurkā, viņi beigās ir asarās.
tāpēc, ka viņa pētījums beidzās, un tas dzīvnieks ir jānogalina. Kā notiek atbrīvošanās no veselīgām atliekām? Es apzināti izvairījos varbūt no tādu grafiskāku attēlu, bet atbrīvošanās no veselīgām atliekām ir atkarībā, kas ir dzīvnieka ticis darīts. Bet, ja dzīvnieks ir ticis kaut ko inficēts vai dzīvnieks ir ticis apstrādāts ar noteiktu veidu radiāciju, kā teiksim pētījumos, kurus veicu es, tad dzīvnieki tiek, principā kā tādas bibliotekas mācību grāmatas, viņi tiek apmarķēti, apzīmogot, ieliekt maisiņā, saldētavā, un pēc tam, tad, kad dzīvnieku skaits sakrājies pietiekoši lielā daudzumā, tad viņi tiek apstrādāti ar ultravioleto starojumu, autoklāvēti, vai, teiksim, ja uz viņiem ir testēts kāds vīrus vai izmantots, kā teikt, vektors, tad viņi tiek dezinficēti un pēc tam sadedzināti. Ja uz dzīvniekiem ir izmantota, kā teikt, kaut kas radioaktīvs, un tā ir tiešām viegla radiācija, kā teiksim, izotopi, tad dzīvnieki parasti tiek sablanderēti, tad pēc tam paiet noteikts laiks, kamēr radiācija beidzās, kamēr, kā teikt, šie paši, kā teikt, tie radioaktīvi izotopi, pēc tam vienkārši sastopa viņi ir pazuduši, un tad tas tiek nolaists iekšā notekūdeņos. To gan nodarbojās centralizēti, specializēti uzņēmumi, kas no universitātēm un klīnikām šo te visu savāca. Ētiski apsvērumi. Tāpēc, kāpēc ir organizācijas, kas runā par to, kā attiekties ar dzīvniekiem, ko viņiem var testēt, ko viņiem var darīt. Kādreiz man pašam likās, ka PETA ir diezgan radikāla organizācija, kas ir diezgan skaļa, un viņi pieprasa, kā teikt, lietas, kuras viņi pārspīlē, bet, teiksim, tā situācija vairāk ir mainījusies. PETA vairāk šobrīd runā ar institūcijām un organizācijām, un, teiksim, pat arī dažreiz sponsorē pētījums, kā samazināt dzīvnieku ciešanas, vai kā, teiksim, aizvietotu dzīvniekus ar citiem paņēmieniem, kā testēt medikamentus, pirms viņi nonāk pie cilvēkiem. Un Lielbritānija ir populācija, kur apmēram 60-70 miljoni iedzīvotāju. Un, kā teikt, valstī izmanto 3 miljonus laboratorijas dzīvniekus gadā. Šis skaits gan pamazām sarūk, un var redzēt, ka, teiksim, zirgiem un kaķiem tādus, kā teikt, invazīvas vai arī ģenētiski mainošas, kā teikt, procedūras, cik daudz nemaz netiek pielietotas. Bet tik un tā, tur joprojām ir ļoti daudz dzīvnieki. Un, teiksim, Amerikas Savienotās valstīs gadu laikā ir runāt tikai par grauzēm vai pelēm uz žurkām, tiek izmantot 113 miljoni dzīvnieku klīniskajos pētījumos. Un amerikāņu viedoklis par to, kuriem dzīvniekiem ir, kā teikt, aizsardzības tiesības, ir atšķirīgāks no Eiropas Savienības. Eiropas Savienībā grauzē, kā žurkas un peles, ir pasargātāki. Amerikas kā teikt, Savienotajās valstīs aizsardzības sākās no jūras cūciņām, turšiem, bet ne žurkām pelēm. Tāpēc turešiem dzīvniekiem rīcības spēju, ko viņiem var iesākt vai nevar iesākt un kā viņus neutralizēt, ir daudz lielāka un nelabāka. Barība. Zirgiem testēt jaunu barību, vai, teiksim, tāpat arī kā ar goviem skatīties, kā viņiem strādā jauna barība. Viņiem ir noteikta preference uz šo barību, vai arī viņiem nepatīk, kā ir iekārtots viņu aploks, vai arī kaut kādas, teiksim, zirgas apsākošanas metodas. Arī tādas lietas, kas ir saistītas, varbūt nav invazīvas un viņus nenogalina, bet tās ir, kā teikt, procedūras, kas saistītas tikai novērošanu, nevis kaut ko modificēšanu. Bet to nevar pilnībā izsvērt. Ir noteikti arī kāds pētījums bijis, kur zirgam ir nodarīts kaut kas tāds, kas viņu padara par, teiksim, tādu riska dzīvnieku, kur viņam nevajadzētu pārdoties tālāk, un viņš tiek neutralizēts un nodarbināts. Un, cik es zinu, tad tas parasti ir, kā teikt, iembedzināšana un asiņu nolaišana. Tā ir procedūra kāda no zirgiem, kā viņus eitanizē. Līdz ar to, bet atgriežoties, teiksim, pie visām ētikas procedūrām un procesiem, tas, kas tiek darīts mūsdienās, kā teikt, vairāk ir runa par to, kā samazināt un kā attīstīt tālāk dzīvnieku izmantošanu vai kā aizvietot viņu, principā, pilnībā novēršot viņu. Un, teiksim, samazināt, teiksim, cik daudz dzīvnieku tiek izmantot pētījumā vai samazināt, kā teikt, to metožu ietekmi, kuras tiek izmantotas, kas dzīvniekam nodara visvairāk, kā teikt, nepatīkamu lietu, vai arī, principā, aizvietot, un ir pozitīvi piemēri, kuras tiešām jau ir izdarīts, kā, teiksim, veltiņtārpa vai tārpa modeļos, kur tie vairāk ir aizvietoti ar datormodeļiem, kā, teiksim, nematodes vai baktērijas, kuri, teiksim, arī veiksmīgi mēģinājumi, kā tas tiek darīts. Tiešām atgriežoties vairāk pie tās ētikas praksē, kur jāizmanto vismazākais dzīvnieku skaits un, kā teikt, jādara viss iespējamais, lai novērst šīs sāpes un ciešanas, tad, kā teikt, tie 3 principi, kur mēs attīstam metodas, samazinām dzīvnieku skaitu vai aizvietojam visā, vispār, ir vairāk saistīti ar visu līdzdalību. Tas ir mūsu arī, kā teikt, sabiedrības ētikas un līdzdalības jautājums. Vai mēs pieprasam arī, teiksim,
valdība vai, kā teikt, regulatorie orgāni ievieš likumdošanu, kas vairāk pasargā dzīvnieku, vai aizliedz noteiktas metodas, vai aizliedz noteiktas eitanāzijas paņēmienus, vai arī mainot, kā teikt, sabiedrības attieksmi, ka dzīvnieki jau neko nejūt, un ka tas tā ir laboratorijas pelīte, un ka viņai, kā teikt, nekas nekaitīs, ka tā ir, stulbā pele, kā teikt, mainīt šo te viedokli. Vai arī, kā teikt, inovācija. Viena no inovācijām, ko es minēju, ka peles tiek saņemtas nevis aiz astes un pārceltas citā traukā, bet tiek ievirzītas tunelī, no kuras viņi pēc tam tiek pārceltas uz citu vidi. Viņas jūtās no tā daudz labāk. Un tad, protams, datormodeļi, kā teikt, nemetodas, kas ir, kā teikt, datorizētas un var paredzēt viņu uzvedību. Vai arī ieviest, teiksim, jaunus, kā teikt, atsāpināšanas līdzekļus, kas palīdz dzīvniekiem vieglāk paciest eksperimentus. Tālūk. Paldies!